Liels mīnus bijis Rīga, tieši Rīgai visu laiku, jo Rīga parasti no tā uzņēmēja, kas ir gatavs attīstīt, prasa obligātus pienākumus noteikti infrastruktūru Rīgas vietā sakārtot, pat dažreiz nesaistītu. Šobrīd varbūt, protams, ja tu esi viens no domas vadītājiem un paņem aiz roku tu vadītāju, to investoru un aiziet ar viņu, un tad varbūt šis tiešām koridors ir šī galda krasa, bet reāli mēs zinām, ka ļoti ilgi un ļoti daudz vajadzētu saskaņot. Un jāatgriežieties pie tā saucamā zemes gabala un šīs būves, kaut tas ir dzīvojamā māja, te uzstāsta labi, bet tehniski noteikumi ir tādi, ka Rīgas ūdens tev vajadzētu paņemt no turienes vairāk nekā 500 metri, vēl finansēt pārsukņēšanas stāciju, pēc tam tev vajadzētu nosfaltēt šeit ielu, pēc tam uzliek vēl šeit Rīgas gaismas stābi, kas arī ir dārgi, pēc tam siltums šeit pienāk, un to tev visu vajadzētu darīt par savu naudu. Tā ir tā lieta, kad uzņēmējs nedrīkstētu būt ķilnieks.